Labdien, cienījamie skatītāji! Šodien kopā ar mūsu viesi runāsim par jaunu izstrādājumu zinātņu pasaulē. Labdien, Iegor! Labdien, Vai Rauls! varat sīkāk pastāstīt par ierīci, ko esat atnesis? Protams, šodien es gribu pastāstīt jums par Fogas cepurīti. Izklausās smieklīgi, vai ne? Taču vēl smējāties. Pēc visa dzirdētā esmu pārliecināts, ka mainīsiet savu viedokli. Labi, ķersimies pie lietas. Tātad šī ir inovatīva aizsardzība pret 5G starojumu. Vai tad tas tiešām ir bīstami? Protams, vai nesat pamanījis, kā jums biežāk savu galvu, paradas garastāvokļa svārstības un dažreiz pat aizmirstas daži vārdi. Te visi ir šo viļņu ietekme. Un tas ir viss? Protams, ka ne. Visu funkciju sarakstu varat atrast mūsu mājaslapā, bet īsumā ar šo cepurīti jūs varat pasargāties no saules un pat mazināt galvas sāpes. Un cik tas maksā? Kā saprotu, šī ir ļoti dārga izstrāde. Man tas droši vien nav pa kabatai. Ko jūs? Tas ir ļoti lēti. Tikai 2,99 un nopērkams katra Rīma veikalā. Nu ko? Ja tas tiešām ir tik lēti, laikam arī es sev vienu iegādāšos. Diemžēl mums jau jābeidz raidījums. Bija interesanti uzzināt par šādu tehnoloģiju. Uz redzēšanos! Visu labu!